Cirstu muiža, vāciski Cirstenhof. Tā atrodas Cēsu novadā, Inešu pagastā. Muižas kompleksā ietilpst galvenā ēka, klēts un tornis. Nosaukums ir latvisks. Tas veidojas no koku aizcirtumiem, ienaidnieka uzbrukuma laikā. Cirstu muiža 1544. gadā piederēja Tihenhauzena dzimtei. Par uzticīgo kalpošanu Zviedru armijā 17. gadsimta vidū tolaik esošais mužnieks saņēma vairākas zemnieku sētas. Muižas kungu māja Kiegeļu neogotikas stilā 1886. gadā uzcēla bankieris Magnus von Strandmans vecās kungu mājas vietā. Virs galvenās ieejas atrodas Strādmaņu dzimtas Gerboņa cilnis un viņa vārds. Tai blakus uzcēla sešstūrainu neogotisko torni. Cirstu muižas uzplaukums saistāms ar 19. gadsimtu. Par muižas varenību liecina lopu komplekss ar bruģētu iekšējo pagalmu, lai lopiem nav jāmīcās pa dubļiem. Bija arī klēts, ledus pagrabs, veļas mājā alus brūzis. Viens no pagalma bruģu akmeņiem ir sirds formā. Vai tā ir kāda kalpotāja salauztā jeb mīles pārpilna sirds? Pēc nodedzināšanas 1905. gadā revolūcijas laikā kungu māju atjaunoja no 929. līdz 937. gadam skolas vajadzībām. Vēl pēc Otrā pasaules kara tie ir neliels centrs, kur rāda kino, darbojas klubs un pasts, arī veikals. Bet vēlāk māju sadala dzīvokļos, tajā iebūvētas nevajadzīgas starpsienas. Šobrīd muiža piedzīvo savu atzimšanu. To savā īpašumā ieguvuši Sanita un Egils Griķi, kuriem pieder arī ideja par Latvijas pīļu un muižu asociācijas dibināšanu. Bet 24. gadā parādījās ziņas par muižas pārdošanu. Ogres upes krasti bijuši bruģēti, lai pasargātu ēkas plūdu laikos no postījumiem. Gar upes krastiem ir pastaigu taka līdz Kapličai, kura pieder citam īpašniekam un šobrīd atrodas kritiskajā stāvoklī, jo to izpostīja taisnojot Ogres upi. Apmeklējot muižu, es satiku 3 jaunās meitenes, kas pieskatīja muižu un laipni pateica, ka varam droši staigāt pa teritoriju un apskatīt visu.